pirmā sesija. Vai mēs kontrolējam tehnoloģijas, vai tās jau kontrolē mūsu? Kā mēs sadalāmies šeit šobrīd? Cik ir tādu, kas uzskata, ka mēs joprojām kontrolējam tehnoloģijas? Hei, ir varbūt traki, bet mēs to visu turam zem saprašanas. Tā. Paceļam augstāk, drošāk, lai mēs saprotam. Šī puse ir vairāk par to, ka mēs ok, labi. Un cik ir tādu, kas uzskata, ka tehnoloģijas jau ir mums priekšā un labāk nepaliks? Tā, šitā, ja? Labā ziņa, ka nav tik daudz pesimistu, bet ir arī, es nezinu, vai to var saukt par pesimismu vai reālisms. Nezinu. Iespējams, ka to zina mūsu pirmās sesijas dalībnieku runātāji. Pilnīgi noteikti par to spriedīs un ļaus šajā spriešanā iesaistīties arī jums. Tāpēc šai brīdī uz skatuves aicināšu pirmo keynote vadītāju, prezentētāju un savu pieredzi stāsta tālāka dalītāju, LMT inovāciju attīstības daļas vadītāju Nikitu Kazakēviču. Sagaidām! Transformācija, evolūcija, metamorfoze ir uzņēmumu ceļš jaunu ambīciju realizācijā. Ambīcijās, kur ir nepieciešams augt gan spējās, gan arī mērogā. Mans vārds ir Nikita, un mans stāsts šodien ir par to, kādā veidā uzņēmums, konkrēti LMT, ir audzis, attīstījis jaunus produktus, evolucionējis primāri caur spēju attīstību. Telekomunikācijas līdzīgi kā arī industriālās revolūcijās ir ēras vai paaudzes. Un pirmā paudze 1G, 2G, 3G, 4G pamatā ir domāta mums. Tad 1G balss sakariem, 2G multimēdijiem, 3G internetam un 4G Netflixam un Zoomam. Paldies 4G par to. Savukārt 5G, 5. paudze, nav domāta mums, nav domāta cilvēkiem. 5G ir domāts masīvai mašīnu un mašīnu komunikācijai, kur iztēlojoties nākotni, bija bilde par viedajām pilsētām ar 1000 sensoriem. Bija bilde par absolūti automatizētām ražotnēm un attālinātām medicīnas operācijām. Es nezinu, kā jums, bet faktiski līdz šim vismaz Latvijā, Eiropā, tas scenārijs pilnībā nav īstenojies. Un neskatoties to, ka mēs runājam par 5G jau vairāk par 6 gadiem, tas praktiskais pielietojums no industrijas puses nebija uz vietas. Un tādēļ mūsu pamata uzdevums bija radīt jaunus produktus un pakalpojumus, kas kapitalizētu 5G spēju, un tad būvētu un veidotu un īstenotu to scenāriju. Un, protams, jau sāk runāt par 6G, par 6. paudzi, kur mēs integrējam zemes komunikāciju ar kosmosa komunikāciju, ar mākslīgo intelektu, kvantu tehnoloģiju un vispārējo, bet par to varbūt es pastāstīšu nākamgad, ja jūs mani uzaicināsiet. Bet šodien par LMT un 5G. Standartā telekom operatori kā LMT tirgus ir ieņēmuši un stabilizējuši. Pamatā ir lokāls, gandrīz neiespējama attīstība tirgus paplašināšanai bez iešanas eksportā, bez jaunu produktu attīstības. Un vairākus gadus atpakaļ LMT stāvēja pie lēmumu. Vai mēs ejam standarta telekom operatora ceļu, kur mēs optimizējam izmaksas, tādā veidā palielinot potenciālos ieņēmumus. Vai mēs ieguldam inovācijās un mērogošanā? Jūsuprāt, kādu no 3 turiem mēs esam izvēlējuši? Labi, tur jau ir logo priekšā, bet mēs esam izvēlējušies citu ceļu. Mēs ieguldam inovācijās ar mērķi mērogot un ieņemt jaunos tirgus, jaunus segmentus, attīstot mūsu pašu produktus. Un šādi LMT izskatījās vairākus gadus atpakaļ. Standarta telekom operators. Mums ir telekomunikāciju bizness, tad faktiski mobīlie sakari un mobilais internets, un mūsu meitas uzņēmums LMT Retail un Logistics, LMT veikali.
Attīstot jaunas spējas, mēs esam izveidojuši potenciāli jaunos virzienus. Viens ir mūsu M&A darījums, kur mēs esam nopirkuši Lietuvas un Latvijas lielāko integrātoru. Tad mēs esam ieguldījušies satura biznesā, LMTV televīzijā. Bet tas, par ko es vēlos šodien jums vairāk pastāstīt, par mūsu jaunām biznesa vertikālām un par to procesu, kā mēs esam līdz viņām tikuši. Sākot ar 17. gadu, mēs esam ieguldījušies ne tik ļoti konkrētu produktu attīstībā. Mēs nebijām sākuši ar ideju, kādu produktu mēs vēlamies būvēt, kādu tirgu mēs vēlamies ieņemt, bet fokusēties uz spējām vai tehnoloģiju virzienu. Sākām ar dronu izpēti, un jūs redzat, gadiem mēs tikām līdz mūsu pirmam dronu apmācību pakalpojumam. Mēs iesniedzām un saņēmām atbalstu Eiropas Savienības projektam 5G for Lives, un 27. gads vēl nav pienācis, bet mums ir relatīvi skaidrs tas end state, vai vismaz šajā laika līnijā tas end state, pie kā mēs vēlamies tikt, jeb dronu koridoru izvēršana. Līdzīgi process sākās ar spēju, jeb fokusu attīstību un izvērtējumu mobilitātē. 17. gadā pieņēmām lēmumu, ka mobilitāte un viedās pilsētas ir tas, kur potenciāli gan telekom operatoram, gan 5G varētu būt vislielākā pievienotā vērtība vai liela pievienotā vērtība. Un tad soli pa solim, un ja tas bumbulītis nav gadā minēts, tas nenozīmē, ka mēs gaidījām. Ja? Tad visa izpēta notika praktiski, un šie ir tādi milestone, ja mazie sasniegumi. Tad izvērtēt mobilitātes izpēti, mēs attīstījām pirmo transporta monitoringu platformu, mēs uzbūvējām pirmo Eiropas Savienības projektu, un no tā ir izvērtušies jauni virzieni kā 5G jūra. No pilotprojekta piedzima mūsu pirmais bizness. Tas kvadrātiņš, mobilitātes un datorredzes bizness ir tieši tas process, kā 17. gadā sākot vērtēt mobilitātes virzienu. Mēs esam tikuši līdz praktiskajai jaunai biznesa vertikālai 6 gadu laikā. Un praktiski tas ir ātri. Tas ir ātri, gribētos ātrāk, bet priekš mums tā bija absolūti jauna spēja. Līdzīgi no mobilitātes izpētes mēs izaudzējām spēju datorredzes komponentē atpazīt reģistrācijas numurus. No turienes mūsu pirmie datorredzes projekti un mūsu projekts Rīgas starptautiskajā autoostā, no kura piedzima mūsu otrais bizness, integrācija bizness, kas uz doto brīdi attīsta 5G privātos tīklus un lielos IT projektus. Papildus no tās pašas spējas, ko mēs sākām 17. gadā pētot mobilitāti, caur dažādām iterācijām, mēs nonācām līdz mobilitātes sensoru testiem un mūsu lietu internetu biznesu, kas uz doto brīdi integrē risinājumus mūsu Narrowband 5G tīklā. Un tā tālāk, un tā joprojām būvējot un attīstot jaunas spējas, mēs esam nonākuši līdz 4 jauniem biznesiem. Šī bilde, manuprāt, labi parāda to, ka gandrīz nav iespējams, vai varbūt mums nav izdevies iedomāties produktu no nulles un viņu arī uzbūvēt. Viss sākas ar vīziju, kādu spēju mēs vēlamies audzēt, kādas kompetences mēs vēlamies attīstīt un potenciālo galamērķi. Un tā delta starp mūsu tagadējām spējām un mūsu faktisko mērķi ir šis process – iterācijas, validācija un jaunu spēju iegūšana. Vēl vairāk. Uz doto brīdi mēs izskatāmies šādi ar jaunām biznesa vertikālēm – sistēma integrācija, lietu internetu biznesa, datorredzes un mobilitāte un sensori. Bet papildus tam, kas bija ārpus tās bildes, ir mūsu jaudīgākā vertikāla LMT Defense, kur mūsu produktu portfolio ir tagad vislielākais Eiropas aizsardzības fondu klāsts Baltijā. Mums ir jaunie virzieni, jaunas spējas, ko mēs attīstam. Varbūt mēdījos sanāca lasīt par LMT Space. LMT iet kosmosā. LMT pēta un potenciāli pēc vairākiem gadiem es jums stāstīšu par jauno biznesu mikroelektronikā, vai mākslīgā intelektā, vai kiberdrošībā. Viss process sākas
ar nodefinētu spēju, kuru mēs redzam sevi, ieguldam mūsu aktivitātēs un izpētē, nebaidamies riskēt, validējam un ceram uz to, ka gala rezultātā sanāks labs, globāli konkurētspējīgs produkts. Un pateicoties LMT kopējam uzstādījumam, ka mūsu atbildība un lēmumi ir jādecentralizē. Katram no virzieniem un katram no biznesam ir savs iekšējais CEO, jeb izpildirektors. Mēs ne tikai sadarbojamies hierarhiski, ne tikai vertikāli, bet arī horizontāli, lai visi LMT ir iesaistīts inovāciju attīstībā. Mēs piesaistām finansējumus gan, protams, no LMT iekšējā budžeta, mūsu pētniecības un attīstības aktivitātēm, bet tajā pašā laikā arī Eiropas un nacionālo finansējumu. Šie ir pāris no produktiem, kuri vēl 2017. gadā priekš standarta telko nebūtu iedomājami. Viņi visi ir uzbūvēti LMT iekšienē ar iekšējiem resursiem, un tā spējas uz doto brīdi paliek LMT un tiek kapitalizētas būvējot jaunus produktus. Mūsu sensoru produktu līnija, mūsu mikroelektronikas komponente, dažādi cita veida programmatūras risinājumi, gan operētāja sistēma priekš 5G tīkla, gan arī taktiskais kaujaslauku informācijas pārvaldības sistēma Vietsargs. Un vēl ir vairāk, bet viss sākās ar vīziju, spēju audzēšanai un ticību rezultātam. Tā veiksmes formula nav praktiski nodefinējama, bet tie 3 pilāri, uz kuriem stāv viss, gan jauno biznesa, gan transformācijas un evolūcijas process, ir spēju audzēšana, iekšējā uzņēmējdarbība un uzticība kolēģiem un sadarbība inovāciju ekosistēmā ar citiem uzņēmumiem, ar pētniecības organizācijām un arī ar jums, universitāti un studentiem. Paldies jums un audzēsim spējas stiprākai Latvijai. Paldies Nikitam Kazakevičam, LMT inovāciju attīstības daļas vadītājam.